fakultātes sākumā, protams, es biju fakultātes dekāns, bet pēc tam 12 gadus es biju arī mūsu universitātes zinātņu prorektors. Tā saikne ar fakultāti visu laiku pastāvēja, jo es biju pasniedzējs. Un arī zinātniskie projekti, zinātniskie darbi tika veikti kopīgi ar Informāciju tehnoloģiju fakultāti un, protams, arī ar citām fakultātēm. Viens no projektiem, kura turpinājums ir acīm redzams un ir lietojams visā Latvijā, ir par darba spēka ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izveidi. Viņš tika ieviests un arī patreiz tiek lietots ekonomikas ministrija. Viņi lieto, lai prognozētu vajadzību pēc darba spēka līdz 30. un tālāk līdz pat 50. gadam. Man liekas, ka mūsu studiju programma, tāda stiprā puse, ir tā, ka mums ir cieša saikne ar ražošanu. Kolēģi no Exigent Data Service bija pie mums, viņi mācīja mūsu pasniedzējus, un bija tāda diskusija, un šīs diskusijas rezultātā tika šīs studiju programmas un studiju kursi pietuvināti pēc iespējas tuvāk ražošanai un praksē.